Ievērot klusumu. Šis uzraksts vienmēr ir bijis virs skatuves durvīm, neievērots. Tikai tad, kad tā vairs tur nebija, tad to ievēroju. Ievērot klusumu. Vērot klusumu. Un kāpēc tas ir svarīgi? Lai netraucētu citiem. Ja es ievēroju klusumu, tas taču nenozīmē, ka apkārt viss ir kluss. Kāds ir mans klusums? Vai tas atšķiras no citu klusuma? Vai ir tāda vieta, kur var dzirdēt klusumu? Kāds tas ir? Vai tas katram ir atšķirīgs? Vērot klusumu. Pat ja es nerunāju, vai esmu klusa, domas taču galvā ir. Pat neizrunātas, tās var būt skaļas. Te ir visai kluss, lai netraucētu citiem. Grāmatas. Katra tik atšķirīga, nu atrod to, kur tev der un patīk. Kā to izdarīt? Lasot parasti klusē. Kāpēc es lasu? Lai iepazītu stāstu, sevi, rakstnieku, domāšanas veidu, atrast sev līdzīgi domājošu. Un cik grāmatu vispār ir uz pasaules? Vai ir uzrakstītas divas vienādas, dažādu autoru, nejauši? Interesanti. Cik daudz savā mūžā var izlasīt un cik daudz vajag izlasīt? Grāmatas klusē, kamēr tās neatver. Pilnīgi kluss laikam ir tikai mironis. Nē, taču nē. Tam apkārt arī nav miera. Pat zemē ierakts tas skan. Un kurā brīdī zeme mūs uzrunā? Vai uz vecumu zemes pievilkšanas spēks kļūst stiprāks? Un kāpēc gribas būt vienatnē? Nevis būt vientuļam un klusumā. Un mierā ar sevi un citiem. Miers. Nozīmīgs vārds šobrīd. Un kur paliek nepateiktie vārdi un teikumi? Ja tie radušies manā prātā, tad jau tie ir tikai noklusēti, nav pateikti. Varbūt tāpēc klusums mēdz kliegt. Tur sevi apliecina nepateiktais. Interesanti, kāds tas izskatās. Ļoti ilgi nepateiktais.